karstenīgi vīrieši noteikti, siltums, un kāda alkoholiskai dzērieni droši vien. Futbols, jā, futbols, jā. Saule. Kaut kas karsts, silts, dejas karnevāli droši vien. Amazonka. Krūtis, lielas, brūnas krūtis. It's my home. Brazīlija. Katram ar šo valsti ir savas asociācijas. Vai iespējams Brazīliju izjust Latvijā? Šo iespēju sniegs Rīgas Tehniskās universitātes rīkotās Brazīlijas dienas, kuras norisināsies sadarbībā ar Latvijas Mūzikas un Mākslas akadēmijām. Pasākumu varēs baudīt no 11. līdz 18. aprīlim. Šis pasākuma cikls sniegs jums ieskatu tajā, cik ļoti daudzveidīgi ir Brazīlijas kultūra, ka tas nav tikai karnevāls, tā nav tikai sambu un gurnu izkustināšana, kas, protams, arī ļoti svarīgi, bet tas ir arī izglītojošie pasākumi, kultūra, mūzika un daudz kas vairāk. Šajās dienās mākslinieki Cēzara Reveredo glezna izstāde uzburs Brazīlijas dabas ainas. Reveredo vadībā studenti izmēģinās savas prasmes gleznošanā. Savukārt Brazīļu mūzikas mīļotāji aicināt uz koncertu Brazīlijas ritmi. Ir Brazīlijas mūziķi, pasaules slaveni, augsti kvalificēti mūziķi, un Brazīlija, kā zināms, ir slavena arī ar savu mūziku un deju. Deju mūzika. Ļoti brazīliski, ļoti interesanti. Latvijā praktiski nespēlēta, neatskaņot. Līdz ar to mums ir ļoti liela interese ar viņiem satikties, aprunāties. Un tas izpaudīsies kā 2 meistarklases un 1 lekcija. Būs arī ļoti jauks koncerts, kurā piedalīsies arī Denis Paškevičs un Jolanta Gulbe. Un droši vien, ka es arī kaut ko uzspēlēšu tur. Lūkojoties un meklēt informāciju Brazīlijas dienu programmā un piedalieties.